līsumu dēļ. Un tagad atgūsts, var teikt, atnāk atpakaļ futbola spēlēšanā. Sastāvs ir vairākas izmaiņas kopš mača pret Daugavpili. Neviens no Japāņiem nav pamatsastāvā. Tas arī Betankumā, kur ir uz rezervistu soliņa, par sastāviem vēl parunāsim plašāk, bet tagad mačs sācies kopā ar jums TV4 tiešraidē būšais komentētājs Arkadijs Birjuks. Gaišās formas. Iespēja iekšā vārtos, Kudrjauts savus noķer bumbu. Pirmā iesaista arī pēc standarta situācijas Grobiņnieku vārdsargām. Tagad pretsbrukums pa labo flangu Raščevskis uz kreiso puse, kur Puzarjevskis nāk virsū. Puzarjevskis ar labo kāju sitiens atvaira Parfjonovs un atkārtot sitiens nesako. Arī nevisai precīzi darbības aizsargiem. Šoreiz tika apspēlēts Timofejs Marusīs. Marusīs, divi viņu brāļu centra aizsargi. Šim tikai vienā mačā, iepriekšējā mačā šādā duetā ir spēlējuši. Vienus vārdus ielaida Ogrēni atpiltajā puslaikā. Tot šeit jau pēc stūra sitiena iegūst bumbu un arī uzsit. Ogrēniešiem gan par 3 vārtiem vairāk nekā Grobiņai. Iespēja uz talos tavu Puzarjevskis sitiens un noķer bumbu Parfjonovs. Otrais sitiens Arčilam Puzarjevskim šajā mačā pāri vārtiem. Kaut gan jācentās piespēlēt viņš. Un šeit piespēlē, Baraviks nepaspēja atgriezties, bet Kalniņš ir iekšā Sodokvā sitiens tuvajā stūrī garām vārtiem. Vispār Grobiņas komanda šeit līdz šai sezonai nav kārtīgi uzspēlējusi. Nav bijusi tāda iespēja, gan pirmajā līgā īsti, gan arī virslīgā ne. Šeit Salaspilī proti. Čudara centrēm sitiens ar galu Kabagambe gūst vārtos. Kristers Čudars un Kabagambe šī saspēle nostrādā. Pirmie vārti, ne pat jau otrie vārti virslīgā ugandiecim, bet Čudars atkal palīdz savai komandai Ogrēni vadībā, kas ir ārkārtīgi rēts notikums šajā sezonā. Bet tas notiek šeit un tagad Salaspils stadionā. Džonsons Kabagambe, viņš pret Grobiņu arī bija izcēlies abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē. Šeit redzam pa labo malu, šoreiz Čudars aiziet. Un atkal jāsaka arī Grobiņas kreisā mala pieviļ. Pēc tam jau Rupeiks zaudē cīņu pret Kabagambe, krietni lielāku, masīvāku spēlētāju. Šajā sezonā arī vairākas komandas pratušas tieši izbraukuma mačos, ar arī labāku sniegumu arī attiecībā uz rezultātiem. Iespēl sodlaukumā cīņā. Atkal Kabagambe ar 3 pieskrēdiem izsēt, bet tieši uz kājas pretiniekam sitiens no distances un tā bumba atlēts pie Parfjonova. Dabūt šo pārliecību, jo abas komandas, var teikt, cīnās par pārliecību. Vienai ir 7 zaudējumi pēc kārtas. Otrai 11 bez uzvarām, bet tagad Baravikas sitiens un vārti ir Rolands Baraviks. Tiešais brīvstiens, tagad arī Grobiņai. Šajā sezonā daudz vārdus ar tiešiem brīvstieniem guvuši futbolisti virslīgā. Un Rolands Baraviks ne pirmo reizi, bet pirmo reizi šajā sezonā iesit un panāk 1-1. Sidrovs nopelnīja, Baraviks iesita. Un ogrēnieši tomēr nenotur vadību līdz pirmā puslaika izskaņai. Rupeiks arī tāds futbols, kurš uzarīs robežas. Ar dzeltno kartīti jau pasīvām. Iespēlēs sodlaukumā, bet tādi pagrūti šeit tik pie sitiena, toties tik pie Talstiena Mickevičs un noķerbumu Parfjonovs. Māņēks sitienu noslēdz pirmais puslaiks, notikumiem gana bagāts. Pirmais puslaiks, vieniem vārtiem katrai komandai. Vispirms izrazīja varībā Māņēku uz Kabagambe pēc Čudara centrēm, bet pēc tam tiešais brīvstiens Baraviks iekšā vārtos. Rolands Baraviks raidīja bumbu. Šīs dienas spēles dalībnieces. Otrais puslaiks, vēl parunāsim par dažiem statistikas radītājiem. Latvijas Marusīs uzreiz ar garo piespēli uz priekšu. Noteikumi vai disciplīna vai komunikācija. Un tā tālāk. Un Silagēls tieši šeit riskē. Nepaspēja viņš pie bumbas un Silagēls arī atstāja laukumu. Vajadzēja parunāt par noraidījumu un šāds sots Silagēlim. Tāpīja kājā, bumba pa tūnē. Var teikt, nocertējā viņš no kājām Dāvidu Drožiņinu. Un vēl tikai pret Tukumu 1-6 zaudējumā Lormanis nāca uz maiņu. Un pret Daugavpili nespēlēja vispār.
vispārējos mačos pamats sastāvā viņš. Un no tuvāk stāvā ieskrien uzsver galvu mazais Sidorovs. Minimāli uz mazo maiņu skaitā Arūna Dobricovā vietā bija devies. Tagad Sirbo arī nāks. Ali Arūna pats sodlaukumā uzgūšās virsū šeit pretiniekam un 11 metru sora sitiens. Dežavu sajūta atkal. Bumbā pret Arūnu, kurš jau bija to bumbu daudz palaidis uz priekšu. Dāvis Veikrīgers redzam un turpat vairāk viņam uzskrien virsū Arūna. Izskatās jau vairāk, ka Veikrīgers nospēlē bumbā. Jā, viņš noteikti tiek pie bumbas, trāpa bumbā. Un atceļ 11 metru sora sitienā Gads Maicevs. Lūk, arī tiešām var sit bumbu projām Timofejs Marusijs un jā, nospēlē. Un 4. punktu izcīna savā virslīgas vēsturē un šajā sezonā Ogre United 1-1 joprojām ceļā, joprojām meklējumos pēc pirmās uzvaras.